Sākumā mums ir 21 šķirni iestādīti, un ābeles ir viegli sarēķināt. Ja ir 20 hektāri, uz hektāri 1200 ābeles. Un tad ir jāsareizina, un tad iznāk kopējais skaits. Un vēl tā pilnraža mums nav pat iegūta. Mums tā pilnraža droši vien pēc kādiem gadiem 500, teiksim, nu tas viss tā būs. Vislielākais pieprasījums ir starp vidēji saltskābiem āboliem. Nu, katrā ziņā visas tās 21 šķirni, kas mums ir, viss ir pārdodams un viss ir ēdams, un katram ābolam ir savs pircējs, bet arī otrs ir, kuri saglabājās, kuriem ir vizuālais un kur arī pēc garšas ir. Pieprasītākais ir rudens tāds šķirna augsts, kur sāk no rudens realizēt un līdz pat pavasarim, gandrīz var saglabāt. Mēs gatavojam divu veidu sulas. Tāpēc mums ir arī divas sulaspiedes. Viena lielāka, kuru mēs gatavojam sulu, kas tiek vēlāk pasterizēta un pārdota tetrapakās. Un ir mazā sulaspiede, ko mēs izmantojam svaigās sulas ražošanai. Jo pircējiem ļoti patīk, ka viņi var nopirkt svaigu, nepārstrādātu sulu. Tāpēc, tad, kad mēs ikdienā braucam uz tirgiem vai kaut kur, mēs vienmēr izspiežam svaigu sulu un ņemam svaigu sulu līdzi. Īpaši, ja tas pats ābols ir garšīgs, tad arī tas žāvētais ābols ir labs un cilvēkiem viņš patīk. Un tā mēs nonācām līdz tai ābolu čipšu idejai. Ar projektu palīdzību, protams. Jā, Zemes, tā kā mēs gatavojām arī tās sulas, nelielos apmēros, jo pārstrādātie produkti nav mūsu pamatprodukts. Ir tikai kā blakus produkts pagaidām. Mums pat ir veikali, kas, tad, kad mēs sākam savus ābolus piedāvāt, viņi vienkārši vispār poļu āboliem atsakās. Jo stāv, teiksim, mūsu ābols blakus par dubultu cenu, ja? Bet cilvēki izvēlās tos mūsu ābolus. 2000. gadā esam stādījuši, 4-5 gadi, kamēr sāk kaut kas ražot, un tad ir tāda realizācija, tāda produkcijas, tāda ieguva sākās, kādi 10 gadi varbūt atpakaļ, teiksim tā. Un pamazām tik uz augšu.